Es zinu, ka manā māma no agras jaunības teica, ja tu gribi strādāt teātrī, nocietini savu ādu. Viņai Antmans Briedītis kādreiz bija tā ļoti, ļoti skarbi un rupji teicis. Es to neatkārtošu, bet tieši par audāšanu. Un mamma teica, jā, nevienu tavs asaras neinteresē. Mamma ļoti negribēja, lai mēs dotos teātra virzienā. Kristīna it kā tā veiksmīgāk nomaldināja un aizgāja uz Mākslas akadēmiju. Un tik un tā. Tas viss ir turpat beidzies teātros. Es gribēju studēt veterināriju, un tad tā kā drusku pa spīti vecākiem domāju, bet es jums pierādīšu, ka es vismaz to varu. Un tad jau kādu brīdi tas āģis bija lūpā, līdz kamēr es sapratu, ka ir jāvāk ārā un jāiet prom. Bet mamma nekādā ziņā to nestimulēja tieši otrādi. Mamma nekad neslēpa savas emocijas, kādas viņai bija pēc dažiem notikumiem teātrī, pēc principiem, kāda valdīja kādu brīdi teātrī. Varbūt periodiski valda vēl joprojām. Viņa bija tāda lepnā sieva, viņa nelūdza, neprasīja un ļoti bieži pārdzīvoja, ka kaut kas tāds ļoti izsapņots viņai gāja garām. Faktiski, kā lai to saka, mammas karjeru nekādā ziņā nevar uzskatīt par neveiksmīgu, bet tajā pat laikā, ja paskatās, ko viņa ir spēlējusi savos ziedu laikos, ja, tad tās ir tādas padomju lubas, kā viņa vienmēr teica, skolotājs un mirstos slaucējs. Tas bija tas, ar ko viņa auga. Protams, Kristīna, ja, ko nevar, par ko visi runā par ugunī. Bet cilvēkam piemīt tā īpašība. Māma sev ļoti nenovērtēja. Tāpat laikā viņa uzdrošinājās sapņot, bet viņa sevi nenovērtēja. Un es kādreiz jau pēdējos māmas dzīves gados redzot, cik ļoti viņa uztraucās pirms katras izrādes, teica, māma, bet ar tavu pieredzi. Viņa teica, nē, jo tu paliec vecāks, jo tu vairāk esi pieredzējis, jo tu vairāk uztraucies, jo tu vairāk pārdzīvo, jo tu zini, kas ir kvalitāte. Ja?